Lasīsim kopā no Lūkas evaņģēlija 1. nodaļas 67. līdz 75. pantam. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 1. nodaļas 67. līdz 75. pantam. Viņa tēvs Zaharija tapa svētā gara pilns, pravietoja un sacīja: Slavēts ir, lai tas kungs, Izraēla Dievs, jo tas piemeklējis savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu, un mums uzcēlis pestīšanas ragu sava kalpa Dāvida namā, kā tas sendienās solījis ar savu svēto praviešu muti, mūs pestīt no mūsu ienaidniekiem un no visu to rokām, kas mūs ievīst, parādīt žēlastību mūsu tēviem un pieminēt savu svēto derību un dod mums stipro solījumu, ko viņš mums vērējis mūsu tēvam Ābrahamam, ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīti, viņam bezbailīgi kalpotu svētumā un taisnībā, viņam priekšā visas mūža dienas. Tā saka Dieva vārds. Arī es sirsnīgi pievienojos Andi izteiktiem sveicinam priekš būt kopā ar jums šeit adventu laikā un domāt par kādām nozīmīgām lietām. Es kādu laiku atpakaļ apmeklēju vienu kristīgu mājaslapu un tur bija tādu vārdu uzreiz izlēc, tikko viņi atvēra, palaid garām Ziemassvētku sezonu un pievērsties Bībelei, pievērsties Jēzum Kristum. Man prieks par to, ka jūs šodien šeit to darāt. Ir daudzas iespējas iet uz Stokmanu un vēl visiem citiem veikaliem. Man nepatīk uz Stokmanas vai kas citu, bet ir iespējas novirzīties un pievērst uzmanību kaut kādām maznozīmīgākām lietām. Prieks, ka jūs esat šeit un domājat par lietām, kam ir mūžības vērtība. Es domāju, ka bērnu piedzimšana kā tāda pasaulē vienmēr ir izraisījusi sajūsmu. Tā taču ir no pašas personīgās pieredzes, es zinu, ka piedzima mūsu dēliņš Rinalds, visi bija sajūsmā, draugi sūtīja īziņas, rādi uzreiz, uzbruka kā mafija, visi gribēja redzēt un uzzināt. Un man īpaši sanāca pēdējā laikā to novērot pie savas mājas, jo es dzīvoju netālu no dzemdībām, ik pa laikam pabrauc garām mašīnas. Protams, tas jau nav nekas īpaši, mašīna brauc vienmēr garām cilvēkiem, bet brauc ar dažādām lentītēm. Man sieva pateica, ka pēc tām lentītēm tu var pateikt, kāds bērniņš ir tajā mašīnā, vai puika, vai meitene. Cerēs brauc ar sarkanām lentēm, tad es nesaprotu, kas tur notiek. Bet bērnu ienākšana šajā pasaulē izraisa sajūsmu. Taču interesanti, ka tajā brīdī, kad piedzima Jēzus Kristus, kad viņš kā bērniņš ienāca šajā pasaulē, tur bija nesalīdzināmi lielāka sajūsma, kas pārsniedz jebkuru sajūsmu, ko cilvēki ir izrādījuši. Un kā mēs to sākumā dzirdējām no Anda, šis Lūkas evaņģēlija pants mums atklāja šo sajūsmu. Tur nebija vienkārši lentītes vai dārga mašīna. Tur stāvēja eņģeļu koris, un viņi sauca šos te vārdus: Gods Dievam augstībā. Man uzreiz parādās jautājums, ka es kaut ko tādu dzirdu, ar ko tas Jēzus, ar ko šī Jēzus piedzimšana ir tik īpaša, ka garīgai pasaulē jābūt tādā sajūsmā. Un tie no jums, kas bija pagājušajā reizē, jūs jau saņēmāt daļu no šīs atbildes. Jūs ieraudzījāt, ka Jēzus ienākšana šajā pasaulē vairo Dievu godu. Jo caur Jēzu Kristu Dievs ieliek cilvēks tādā īpašā pozīcijā. Viņš mums nostāda pozīcijā, kur cilvēki vairs nedzīvo sev, kur viņi vairs neliek sevi dzīves centrā, bet kur dzīves centrā ir Dievs un kur cilvēki ar visu savu rīcību, ar visu savu domāšanu, ar visiem saviem vārdiem 100% pagodina Dievu, nevis sevi. Taču kāds no jums šajā vakarā varētu jautāt, vai ir vērts vispār kaut kam tādam ticēt? Vai tiešām šodien ir vērts pievienoties Jēzus sekotājiem un ar savu dzīvi dot Dievam godu? Vai tiešām arī šodien ir vērts pievienoties tiem cilvēkiem, kas caur Jēzus Kristu savas dzīves centrā ieliek Dievu un pagodina viņu ar visu, ko viņi dara, domā un runā? Vai ir vērts? Man atbild uz šiem jautājumiem, visiem šiem jautājumiem ir viennozīmīgs jā. Tāpēc, ka Jēzus kristiešus ir padarījis par brīviem cilvēkiem. Un arī šodien viņš tevi var padarīt par brīvu cilvēku. Tu nāc pie viņa,
Un ja tu ķeries pie viņa ticībā. Es domāju, ka šī ideja skan ļoti labi. Tā taču ir, jo visi cilvēki grib būt brīvi. Ik viens cilvēks vēlas justies brīvi. Mēs neatradīsim šajā telpā, šajā pasaulē tādu cilvēku, kurš teiks, cik forši būt ieslodzītam, cik forši būt situācijā, kur kāds cits manā vietā pieņem izvēles un lēmumus. Nē, visi vēlas justies brīvi. Taču tā problēma ar mums ir tā, ka mēs nedaudz citādāk saprotam, ko nozīmē vārds brīvība. Mēs domājam, ka brīvība nozīmē tāds stāvoklis, kad mēs varam darīt to, ko mēs gribam, kad mēs varam darīt šīs lietas, kā mēs to vēlamies un kad mēs to vēlamies. Tā mēs saprotam brīvību. Tāpēc šajā vakarā jautājums ir, kādu brīvību Jēzus Kristus ienes šajā pasaulē. Tā ir ļoti laba ziņa, bet par kādu brīvību ir runa? Brīvība, ko Jēzus ienes šajā pasaulē, viņš sastāv no divām lietām. Par šīm divām lietām mēs vairāk domāsim šajā svētdienā. Pirmām kārtām, Jēzus ir izglābis kristiešus no Dieva ienaidniekiem. Otrām kārtām, Jēzus ir izglābis kristiešus kalpošanai Dievam. Mums pat bija iespēja dzirdēt šo te dziesmu, ko priesteris Sahtarija dziedā Dievam, kā viņš slavēja Dievu, pirms Jēzus piedzima. Un šajā dziesmā viņš vairāk kārtīgi sasaista Jēzu, viņa piedzimšanu, viņa ienākšanu šajā pasaulē ar glābšanu no ienaidniekiem. Ļoti interesanti. Ieklausieties vēlreiz, ko Sahtarijas saka. Slavēts lai tas kungs Izraēla Dievs, jo tas piemeklējis savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu un mums uzcēlis pestīšanas ragu savu kalpu Dāvida namā. Mūs pestīt no mūsu ienaidniekiem un no visu to rokām, kas mūs ienīst. Parādīt žēlstību mūsu tēviem un pieminēt savu svēto derību. Ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīti viņam bezbailīgi kalpot. Vispārnāt runa ir par glābšanu no ienaidniekiem. Un kristiešu ienaidnieki ir iedalāmi divās kategorijās, divās lielās kategorijās. Pirmais lielais kristiešu un Dieva ienaidnieks ir vēlns. Vēlns ir Dieva pretinieks un vēl vairāk vēlns ir ikviena cilvēka pretinieks, jo vēlns ienīst ikvienu cilvēku. Un viņa misija ir iznīcināt cilvēkus. Tad šajā vakarā mums ir ļoti laba ziņa. Līdz ar Jēzus Kristus augšām celšanos vēlns ir zaudējis savu ietekmi. Viņš ir zaudējis savu ietekmi pār kristiešiem. Jēzus ir vienkārši nometis vēlnu no viņa troņa, nometis viņu no pozīcijas, kur viņš var kaut ko nodarīt kristiešiem. Un vēlnam atliek tikai sagaidīt spriedumu. Nedomājieties, cik tā ir briesmīga dzīve, cik briesmīgi ir dzīvot, eksistēt un apzināties, ka pienāks diena, kad tu pilnīgi noteikti tiksi mūžīgi iznīcināts. Un tāda ir vēlna dzīve, tā viņš eksistē. Un ja tu esi kristietis, tad vēlnam nav vairs pār tevi, viņš nevalda pār tevi, viņš nevar neko noteikt tavā dzīvē. Taču, ja tu neesi kopā ar Jēzu Kristu, Bībele saka, ka ir pilnīgi pretēji. Viņam ir iespēja izdarīt uz tevi ietekmi. Un daudz lielāku ietekmi nekā tu iespējams apzināties. Un mūsu kultūrē tas ir kaut kas svešs, un mēs taču neticam vēlnam. Tā taču ir, vai ne? Pa lielam. Otrs kristiešu ienaidnieks ir cilvēki. Tie ir cilvēki, kas neatzīst Jēzu Kristu. Un īstenībā šī ir ļoti neviegla patiesība, ko mēs varam pārdomāt. Ieklausieties vēlreiz, kā Sahtarija raksturo Dieva ienaidniekus. Viņš viņus raksturo kā tādus, kas ienīst Dieva cilvēkus, kā tādus, kas ir pretinieki Dieva ļaudīm. Ieklausieties 71. pāns 1. nodaļā Lūkas evaņģēlijā. Mūs pestīt no mūsu ienaidniekiem un no visu to rokām, kas mūs ienīst. Redziet, mēs šodien nevaram nošķirt Dieva meklējumus un Jēzu Kristu no kristiešiem. Cilvēki kādreiz saka, man jau interesē tās garīgās lietas, man jau interesē tas Dievs, man interesē Jēzus Kristus, bet ne kristieši. Bet mēs to nevaram atdalīt.
Tāpēc, ka kristieši reprezentē Jēzu Kristu, un kristieši ir ļoti dārgi Dievam. Tāpēc, ka Dievs ir samaksājis ar savu dēlu asinīm, lai nošķirtu kristiešus kalpošanā sev, lai tie būtu viņa īpašums. Un pagaidām mēs dzīvojam laikā, kad kristieši dzīvo savu ienaidnieku teritorijā. Taču kādreiz pienāks diena, kad ik viens Dieva ienaidnieks saņems taisnu tiesu. Interesanti, Jēzum jau šajā laikā ir teikšana pār Dieva ienaidniekiem, kad pienāks diena, kad ik vienam būs jāatbild. Un šī patiesība netiek komunicēta tāpēc, lai tiktu veicināts ienaids. Dievs nevēlas, lai draudzi ienīstu citus cilvēkus, lai viņi ienīstu cilvēkus, kas nav Kristu. Nē, tieši otrādi, Dievs mudina Kristu mums sludināt patiesību par Jēzu mīlestību, iejūtību, labvēlību, apžēlošanu. Taču tajā pašā laikā Zakarijas vārdi atklāja, ka pasaule nav vienkārši neitrāla pret kristiešiem un pret Jēzu Kristu. Nav tā, ka tev nedaudz neinteresē tas, ko Jēzus saka. Ja tu esi pret Jēzu, tad tas ir ienaids pret Dievu un arī pret viņa ļaudīm. Mans tēvs uzauga laikā, kad vēl pār Latviju valdīja padomju vara. Un reti, kurais no mums šeit ir tāds, kurš ir uzaugs zem padomju varas, bet kādu varbūt varēs asociēties. Un mans tētis stāstīja par kādu savas ģimenes draugu, un šis vīrietis bija saistīts ar pareizticību, viņa vārds bija Anatolijs, un Anatolijs ik pa laikam ciemojās pie tēva un pie vecākiem, un tētis atstāsta kādu interesantu iezīmi šajā cilvēkā. Anatolijs dzīvoja ar pārliecību, ar nesatricinātu pārliecību, ka Padomju Savienība kādreiz sabruks. Un viņš dzīvoja šādu pārliecību 70. gadu vidu, sākumā beigās. Un tad viņš atcerās kādu sarunu ar šo vīrieti. Anatolijs pienāca pie viņa virtuvē un teica: klausies, puika, tu vari būt pārliecināts, ka šī bezdievības impērija kādu dienu sabruks. Un tu esi gatavs pirms šīs lietas notiek. Un redziet, Jēzus ir izglābis kristiešus no ienaidniekiem, bet viņš ir izglābis kristiešus ar noteiktu mērķi. Un šis noteiktais mērķis ir kalpošana Dievam. Ieklausieties vēlreiz, ko priesteris Zakarijas saka, ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestītu viņam bezbailīgi kalpotu svētumā un taisnībā viņa priekšā visas mūža dienas. Tā kā Dievs ir atbrīvojis kristiešus no ienaidnieku ietekmes, tad tas ir loģiski, ka bailēm vienkārši nav vietas. Tas nenozīmē, ka kristiešu ienaidnieki pārstājuši eksistēt. Mēs nu pat lūdzām par cilvēkiem, kas piedzīvo reālas fiziskas vajāšanas. Taču arī šiem kristiešiem, kas pacieš šādu spiedienu, viņam ir pietiekami skaidra apziņa, ka Jēzus stāv pār šiem ienaidniekiem. Ka Jēzum ir noteikšana pār šiem ienaidniekiem, ka šīs visas lietas, kas notiek viņa dzīvē, tās nav nejaušana. Jēzus to zina un viņš to pieļauj. Tas ir pietiekami labs pamats, tas ir vienīgais pamats, kāpēc viņi bezbailīgi var turpināt sekot Jēzum arī šajā situācijā. Tādēļ man jāsaka, ka nodošanās Jēzum Kristum, ticība Jēzum Kristum, dzīvošana Jēzum Kristum ir vairāk kā tikai tāda cilvēciska rosīšanās, vairāk kā tikai tāda cilvēciska reliģiska darba. Runa nav par to, ka kristieši vienkārši tā drosmīgi uzkalpojās Dieva acīs. Zakarijas saka, ka kalpošana Dievam raksturo svētums un taisnīgums. Un zinu, daudziem no mums šie vārdi būtu reiz nav saprotami, bet vārds svēts norāda uz to, ka kaut kas ir nošķirts Dievam, kaut kas ir nozīmēts Dieva prioritātēm, Dieva nodomiem. Un vārds taisnīgs pasaka, ka kaut kas ir saskaņā ar Dieva likumiem, saskaņā ar Dieva nodomiem.
Un, kad es šos vārdus pārdomāju, mums reiz parādījās jautājums, vai vispār kaut kas tāds ir iespējams kristiešu dzīvē. Jo mēs taču zinām, ka neviens cilvēks nevar pilnībā piepildīt Dieva likumus. Neviens cilvēks nevar piepildīt tos Dieva svētumu un taisnīgumu standartus, ko viņš ir pateicis. Tāpēc, skatoties uz šiem diviem vārdiem, mēs jau noprotam, ka kristiešu nodošanās Dievam sakņojās Jēzu Kristu. Jo Jēzus ir vienīgais, kas padara kristiešus svētus un taisnīgus. Jēzus mir pie krusta un augšām celās, lai kristieši tiktu nošķirti Dieva uzdevumu. Caur Jēzu Kristu Dievs nepiemin nevienu nepilnību, kas ir viņa bērni. Tāpēc, ka Jēzus ir ietērpis savu draugu savā svētā. Tāpat Jēzus ir padarījis kristiešus par cilvēkiem, kas ir mūžīgā saskaņā ar viņu likumiem un ar viņu nodomiem. Tas nenozīmē, ka kristieši negrib. Tas nozīmē, ka kristieši negrib. Tas arī nenozīmē, ka kristieši var attaisnot savu grēku. Tas nozīmē to, ka Dievs nevērtē kristiešu saskaņā ar viņu spēju piepildīt Dieva likumus. Jo Dievs attiec uz vienu savu bērnu Jēzus paklausību, Jēzus taisnību, viņa perfekto nodošanos un paklausību Dieva standartiem. Un šāda dzīve neizbēgami pienesīs godu Dievam. Jo tajā brīdī, kad kristietis kalpo Dievam, viņš apzinās, ka visi centrā ir Dievs. Nevelti eņģeļi izsaucās Jēzum piedzimstot gods Dievam augstībā. Cik interesanti, ka jau pie pašas Jēzus piedzimšanas viņi raudzījās uz Jēzus nāves un augšām celšanās augļiem. Eņģeļi raudzījās uz cilvēkiem, kas ir Dievu izglābti no visiem Dieva ienaidniekiem, kas ir atbrīvoti kalpošanai Dievam. Laikā, kad man bija jāsaskarās ar 12. klases eksāmeniem, kad bija jābeidz vidusskolu un beidzot jāparāda valstī un visiem pārējiem, ko es zinu, ko es māku, un arī tāpat bija noskaņot visi citi manā klasē. Un, kā jūs zināt, tad iespējams dabūt atbrīvojumu eksāmenu. Es domāju, ka tā ir laba lieta, jo citreiz cilvēku dzīvē ir objektīvi iemesli, kas vienkārši liedz viņus būt gataviem eksāmeniem. Bet, kā jūs zināt, tad cilvēks ir viltīgs un viņam patīk atrast visādas veidus, kā tikt galā ar likumiem un labām lietām, un kādi cenšas arī izšmaut. Un es atceros, ka klasē parādījās tā doma, kā būtu, ja mēs dabūtu atbrīvojumu. Ne tā, ka mums to vajag, bet kā būtu, ja mēs dabūtu vienkārši un nerakstītu eksāmenus. Tad bija ļoti interesanta situācija. Klasē tur bija tāds ambiciozs grupējums, kā 4-5 cilvēki, kas bija mācījušies, kuriem patika mācīties. Vispār tā būtu reāli kāds cits jautājums, bet bija ambiciozi cilvēki. Un tad bija kāda frāze, ko viņi ik pa laikam mētā. Viņi teica, ka mēs vēlamies būt brīvi eksāmenu rakstīšanai, nevis nerakstīšanai. Mēs vēlamies būt atbrīvoti rakstīt eksāmenus, nevis būt atbrīvot tos nerakstīt. Mēs vēlamies būt atbrīvot aktīvai rīcībai. Un kaut kādā ziņā līdzīgi panāk Jēzus, arī viņš atbrīvo Dieva ļaudis bezbailīgai kalpošanai Dievam. Tā patiesi ir brīvība. Tāpēc man šajā vakarā jums ir tikai viens praktiskais mudinājums, tikai viena lieta, kas jums ir jāpārdomā attiecībā uz sevi. Mums visiem skaidri jāsaprot, ka katram cilvēkam ir nepieciešama šī brīvība, ko Jēzus ir sagatavojis. Jo tikai viņš var dot īstu brīvību. Ka tu sēdi un tu klausies šajās lietās un tu saredzi, kā visas šīs idejas strādā kopā, bet tu nesaredzi Jēzus doto brīvību kā kaut ko labu un kā kaut ko tādu, ko tu gribētu saņemt. Kā kaut ko tādu, kas tev būtu nepieciešams. Un es to pilnībā saprotu, tāpēc, ka daudzi cilvēki šodien uzskata, ka kalpošana Dievam ir kaut kas ļoti garlaicīgs un kaut kas ļoti ierobežojošs.
Man bija kāda saruna ar jaunietu, un viņš man atzinās par to, ko viņš domā par kristietiem. Mēs runājām, un kādā brīdī viņam jautāja, ko tad tu domā par visām šīm lietām? Mēs esam to stāstījuši, tu nekad neko neesi teicis, kāda ir tava atbilde? Un viņš man saka, klausies, Miroslav, man nav problēma piekrist tai patiesībai, ko Jēzus saka. Es pat īstenībā ieraugu, cik tas varētu būt vēsturiski pamatots, cik īstenībā tas būtu saskaņīgs ar loģiku un ar manas saprātu, bet man attur no ticības Jēzum tikai viena lieta, un tā ir apziņa, ka man nāksies sevi ierobežot. Man attur tikai viena lieta no ticības Jēzum. Apziņa, ka es tikšu ierobežots. Mēs kaut kādā ziņā saprotam šo visu. Protams, tas tā varētu būt no viņa perspektīvas, jo cilvēki uzskata brīvu dzīvi tajā brīdī, kad viņi par brīvu dzīvi tādu stāvokli, kad viņi var darīt to, ko viņi vēlas. Kad viņi sevi ieliek centrā un kad viņi rīkojās saskaņā ar to, ko viņi nosaka. Šis te populārais sauklis, ko es citēju sākumā, es daru, ko es gribu, kā es to gribu un kad es to gribu. Un lielākā nelaime tavā dzīvē ir tad, kad kādam citam ir tiesības noteikt lietas tavā dzīvē. Biežāk tas ir darba devējs vai skolotājs, vai ne tāds šķiet. Bet šajā vakarā man jāsaka, ka ar šo uzskatu ir kāda liela problēma, jo pēc noklusējuma, ja defaultā neviens cilvēks nav brīvs. Populārais mūziķis Bobs Dilans dziesmā Kādam ir jākalpo izsaka kādu interesantu frāzi. Viņš saka, tev ir kādam jākalpo. Vai nu tas būtu velns, vai nu tas būtu Dievs, tev ir kādam jākalpo. Tāds jēdziens kā brīvība, kas izpaužās kā pilnīgi neatkarība no cita cilvēka viedokļa, no jebkā, no apstākļiem, no jebkā, kas var būt šajā pasaulē. Tādas lietas vienkārši neeksistē. Tas ir sapnis, ne īsts sapnis. Tāpēc, ka viena cilvēka izvēles, viena cilvēka rīcība nosaka apkārtējā vide, to nosaka audzināšana, to nosaka pagātne, to nosaka raksturs, to nosaka paša cilvēka iegribas, kuras viņš nevar kontrolēt saviem spēkiem. Un to nosaka citu cilvēku viedokļi. Tādēļ ik viens, kurš šodien saka, ka viņš nevēlas kalpot Jēzu Kristu, un viņš apliecina, ka viņš vēlas kalpot kaut kam citam. Taču, ja cilvēks kalpo kaut kam citam, kas nav Jēzus Kristus, tad viņš nonāk pozīcijā, ka viņš ir saistīts. Vienīgi kalpošana Dievam padara cilvēku brīvu, jo Dievs ir pilnīgs. Nevelti priesteris Zaharija lieto šos divus apzīmējumus, lai raksturotu kalpošanu Dievam. Svēts un taisnīgs. Kalpo Dievam svētumā un taisnībā. Tas ir kaut kas pilnīgi pretējs šai pasaulē. Padomājiet, Dieva griba ir perfekta. Tajā nav nekā netīra, nekā sabojāta. Ne gribatiņas no patmīlības un egoismu. Dažādiem citiem sākumiem, kas ir visur šajā pasaulē. Tāpēc apzināties, ka tikai Jēzus var tev dot īstu brīvību. Un šī īsta brīvība ir kalpošanā Dievam caur viņu. Un ja mēs kādā dzīves brīdī esam satvēruši šo brīvību, ko Jēzus dod, tad tam ir jāapliecinās mūsu dzīvē. Un šodienas raksturvieta dod vienu īpašu aspektu, kā tam ir jāparādās. Šis raksturlielums ir bezbailīgi. Bezbailīgi kalpošana Dievam parāda to, ka tu esi satvēris Jēzu, ka tu esi sapratis, ko tas nozīmē, ka viņš atbrīvo no visiem Dieva ienaidniekiem. Tāpēc man šajā vakarā gan pašam sev personīgi, gan katram jums, kas esat kopā ar Jēzu Kristu, ir jāpajautā šis jautājums. Vai tavā gadījumā kalpošana Jēzum pastāvīgi iedragā bailes no citiem cilvēkiem? Iespējams, ka tu baidies rīkoties godīgi darba vietā vai skolā, jo tev ir bail no tā, ko citi cilvēki padomās par tevi. Iespējams, ka tev ir bail rīkoties saskaņā ar Jēzus nodomiem, vai nu skolā, vai tas būtu darbā, tāpēc, ka tev ir bail pazaudēt kaut kādu stāvokli. Vai nu tas būtu stāvoklis draugu priekšā, vai nu tas būtu tiešām
risks reāli pazaudēt darba vietu. Iespējams, ka tev nav drosmes pastāstīt citiem par Jēzu, jo tev bail, ko viņi par tevi pateiks. Tev bail, ka viņi par tevi pasmiesies, ka viņi pēc tam runās par tevi aiz muguras un padomās, ka tu īsti neesi normāls. Un es domāju, ka katrs kristietis piedzīvo šādas situācijas savā dzīvē. Jūsu priekšā stāv cilvēks, kurš to piedzīvo. Pēdējā pusgada laikā es pat varu uzskaitīt situācijas, kur man ir nācies atzīt, ka es baidos. Jā, es baidos no kaut kā vairāk, nekā es baidos no Jēzus. Jā, es baidos, jo man pietrūkst apziņas par to, ko Jēzus ir izdarījis. Pēc man jāsaka, no vienas puses šādi piedzīvojumi, šādas cīņas pašas par sevi vēl nav tā problēma. Problēma sākas tajā brīdī, kad kristieši netiek pāri šiem izaicinājumiem. Bezbailībai ir jābailēs tādā dzīvē. Bezbailīga kalpošana ir tas raksturlielums, kas pasaka, ka tu esi satvēris Jēzu, ka tu esi sapratis, ka viņš tiešām stāv pāri visam, ka viņam tiešām ir noteikšana par to tur klases biedru vai par to tur darbinieku, un ka tu vari stāstīt citiem, arī ko man teikt. Jo vairāk pārliecības par Jēzu, jo lielāka bezbailība kalpošanā Dievam. Tāpēc, lai Dievs mums palīdz, ka neatkarīgi no tā, kur mēs būtu, arī ko mēs domātu, ka mēs spētu ieraudzīt, ka Jēzus nav nācis sasaistīt cilvēks, nav nācis uzlikt lietas, kas tikai ierobežo. Nē, viņš ir nācis atbrīvot savus ļaudis, kalpošanai Dievam, atbrīvot tos no ikviena Dieva ienaidnieka. Noliksim galvas lūkšanai, lūksim, lai Dievs mums palīdz šīs lietas satvērt un tā pārnos. Debes Tēvs, es Tevi slavēju par to brīvību, kas caur Jēzu Kristu ir nākuši šajā pasaulē. Debes Tēvs, es pateicos par to, ka caur Jēzu Kristu Tu esi izglābis savus ļaudis no visiem to ienaidniekiem. Un tāpēc es pateicos, Tēvs, ka caur Jēzu Kristu Tu esi atbrīvojis savus ļaudis kalpošanai sev, taisnīgumā un svētumā. Un tāpēc, Tēvs, es lūdzu par ikvienu no mums, ka Tu palīdzētu mums ieraudzīt, cik patiesībā iekārojama un laba lieta ir kalpot Tev, ka Tu ļautu mums nolikt malā visus mūsu priekšstatus, visus mūsu secinājumus, visas mūsu sāpes, visas mūsu iepriekšējās domas un paraudzīties ar svaigu skatu kalpošanu Tev. Ka mēs varētu ieraudzīt, ka tikai un vienīgi kalpojot Tev caur Jēzu Kristu, mēs varam kļūt patiesi brīvi. Un Tēvs, es lūdzu īpaši par tiem no mums, kas esam šīs patiesības kādreiz jau satvēruši, kas esam šīs lietas ieraudzījuši. Tēvs, es lūdzu, ka Tu no jauna šīs lietas atgādini un dari dzīves mūsu dzīvē, ka mēs varam tās aptvert un saprast, un ka mēs varam iziet ar bezbailību kalpošanā Tev, lai arī kur Tu būtu mūsu nolicis. Ka Tavs gods varētu izplatīties, ka Tava valstība varētu izplatīties, ka aizvien jauni cilvēki varētu iepazīt Jēzu Kristu, un ka aizvien jauni cilvēki varētu pievienoties to pulkam, kas caur Jēzu Kristu sauc. Gods Tev augstībā. To mēs Tev arī lūdzam Jēzus vārdā.